Ķīnas līderu 3 izaicinājumi ir saskatāmi ļoti skaidri. Pirmkārt, korupcija. Kongresa noslēgumā priekšsēdētājs Hu Dzintao biedēja, ka tad, ja nākamā vadība to neuzveiks, Ķīnas komunistu partija un pat visa valsts varot sabrukt. Korupcija kaitina vidusmēra ķīniešus. Aizpērn fiksēti 180,000 protesta akciju, un dusmas tiek paustas arī internetā, kur regulāri izsakās 500 miljoni ķīniešu. Otrs izaicinājums – ekonomika, kas no ražojošās jāpārbūvē par inovatīvo, vairāk jāorientē uz patēriņu, nevis jāpaļaujas tikai uz investīcijām vai eksportu. Treškārt, jāsamazina valsts uzņēmumu svars ekonomikā, tātad bez smagām reformām neiztikt. Visbeidzot, ārpolitika. Vai nu Ķīnas vadība atkāpsies soli atpakaļ un kopēs Denas Jaupina stilu valsts drošības stratēģijā, koncentrējoties uz iekšpolitisko un pašmāju ekonomikas stāvokli, neuzsvarot ārpolitiku, vai dosies pa pēdējos gados iezīmēto taku. Tas ir attīstīs Ķīnu par militāru, jūru un okeānu superlielvalsti, paspilgtinot ārpolitisko tēlu un ekonomisko pozīciju pasaulē. Šāda stāja sekmējusi vēl lielāku bijību ārpasaulē, bet reizē padziļinājusi domstarpības ar kaimiņiem Japānu, Vietnamu un Filipīnām. Vēl iepriekšējā kongresā partijas frakcijas vienojās, ka valdošiem tandēmam virzīs pilsoņu kara varoņa dēlu Si Dzinpinu un bijušo komjaunatnes darboni Li Keqianu. 59 gadus vecajam Si Dzinpinam dažs piedēvēja lācisku tipiska partijas bosa ārieni, bet šis ķīniešu lācis smaida un tam ir viltīgas acis. Neviens nešaubās, ka ģenerālsekretārs Si nākamgad martā Ķīnas parlamenta sesijā tiks apstiprināts par Tautas Republikas priekšsēdētāju Hu Dzintao vietā. Viņš kļūs par varenāko cilvēku pasaules lielvalstī ar 1,3 miljardiem iedzīvotāju. Partijas ģenerālsekretārs un Ķīnas Tautas Republikas priekšstādātājs ir pirmais starp līdzīgiem un dala varu ar citiem septītnieka dalībniekiem. Vairākumam ir pāri 60 gadu, tā būs pāries vadība, drīzāk ar Hu Dzintao priekšteča Ciana Dzemina iezīmēm nekā pēc Si līdzības. No vienas puses jaunais līderis ir pašpārliecināts, no otras pelēcīgs partijas ierēdnis, par kuru maz zināms, toties smaidošs, ne tik garlaicīgs kā uzkrītoši pelēcīgais birokrāts Hu Dzintao, tā lēš žurnālisti. Arī viņa runu stils un valoda esot krietni labāka nekā priekštečiem. Ar labiem sakariem ar Ķīnas ģenerāļiem turklāt. Vairumam ķīniešu viņš pazīstams gan kā dziedātājas Pen Li Juaņas vīrs. Pena no 18 gadu vecuma dienējusi armijā, kura dziesmām kļuva par Ķīnas karavīru elku. Viņa ir ģenerāla majora pakāpe un viņa vada armijas dziesmu un deju kolektīvu. Tagad gan viņai ieteikts izbeigt karjeru, lai neaizēnotu svarīgo dzīves biedru, bet populārā sieva tikai stiprinās saikni ar militāristiem, kas ciena jauno līderi viņa tēva augstās reputācijas dēļ. Abu meita mācoties Amerikā, dārgajā Harvardā, gan ar pieņemtu vārdu. Jaunais ģenerālsekretārs mīlot basketbolu un Holivudas filmas par karu. Maz ir zināms par to, kam tad Si dod priekšroku iekšējā un ārpolitikā. Pēdējos 5 gados viņš apmeklējis ap 50 valstu, to skaitā gan nav bijusi ne Indija, ne Pakistāna. Un Ķīnas vērotāji lēš, ka jaunā vadība tradicionāli atturēsies no radikālām pārmaiņām. Kongresa noslēguma runā Si koncentrējās uz iekšpolitiku, jau minēto korupcijas apkarošanu un dzīves līmeņa uzlabošanu. Pasaules presē viņš adresēja vārdus, ka Ķīnai vairāk jāuzzina par pasauli un pasaulei vairāk par Ķīnu. Komitejā ir par 2 krēsliem mazāk nekā iepriekš, kas nozīmē varas lielāku centralizāciju Ķīnas kompartijas virsotnē. Lai gan partijas noteikumi ierobežo komitejas locekļu vecumu ar 68 gadiem, izskatās, ka nākamā paudze tiks pie teikšanas tikai pēc 2017. gada, kad pensijā būs spiesti aiziet 5 vecākie šīs komitejas funkcionāri. Bet galvenais Ķīnas politikas barometrs faktiski gan ir 86 gadus vecais partijas patriarhs Cians Dzemins. Viņa veselības stāvoklis tātad signalizēs vēju virzienus nākamajos 5 gados. Britu avīze The Guardian, izpētījusi Si runu kongresā, secina: nav pazīmju, ka Ķīnā taptu jauns Gorbačovs. Drīzāk otrādi, Gorbačovs Ķīnas līderiem bijusi mācība, kā nav jāveic reformas. Ir jākontrolē stāvoklis, nevis jāzaudē kontroli pār to.